Mēs sākam tā kā foršārt iekārtojamies un īstenībā sāksim ar nolīdzsvarot elpu. Liekam kreiso rociņu klēpī, labo cēmu uz augšu, dziļi ieelpa. Ar īkšķi aiztaisam labo nāstu ciet, izelpam caur kreiso. Ieelpa caur kreiso. Aiztaisam ciet kreiso, izelpam caur labo. Ieelpa caur labo. Aiztaisam ciet rīkšķīt, izelpa caur kreiso. Ieelpa caur kreiso. Aiztaisam ciet, izelpa caur labo. Turpinam savā ritmā, savā ātrumā. Maz pauzīt varam ievērot tā kā ieelpas augšgalā un izelpas. Dziļas ieelpas, dziļas izelpas. Apskatāmies, par kur nāsi ir vieglāk elpot, par kur grūtāk. Un novērojam, kā mēs sev līdzsvarojam ar šo elpu. Dziļi ieelpa, pa labo nāsi, aiztaisam ar īkšķi ciet, izelpa caur kreiso. Aiztaisam, ievelkam elpu un aiztaisam ciet kreiso. Izelpa pa labo. Tiem, kas tikko pievienojās, atgādina, ieelpa pa labo. Aiztaisam ciet rīkšķīt, izelpa pa kreiso. Maz pauzīt var pa vidu. Ieelpa kreisā. Aiztaisam ciet, izelpa pa labo. Vēl minūtiņu šādi savā elpā. Zinām, ka šī elpa ir tā, kas mūs līdzsvaro, kas ievieš mūsu divās pusēs, mūsu aktīvajā un pasīvajā līdzsvaru. Līdz ar to mums tā skaistāk, foršāk sanāk dzīvot, būt. Mierīgs, dziļas elpas. Apskatam, kāds jau mums tā forši atgriež sajūta, esmu pie sevis, esmu mājās, esmu meditācijā. Cik labi šodien šeit jūtos. Apskatīsimies šodien, kā mēs sevī varam pamanīt līdzsvaru. Miedarbību, tos mākoņus un to sauli sevīm. Un sāksim visu pa tādā līdzsvarā. Padomājam, kas mums pēdējās dienas ir bijis tāds, par ko mēs ļoti sapriecājāmies, un mums bija smaids liels, un varbūt smiekli, varbūt tāda laime, bet viens notikums, kas mums bija tāds foršs, jauks, labs, mums patīkams. Ieliekam to, ielikam kreisajā rokā, iedomājamies tā kā kausiņā, mēs to notikumu ieliekam. Ar tādu foršu paldies, ka tas notikās, ka mēs tur smaidījām. Un
tad padomājam kaut ko, kas mums vairs notika tāds, par ko mēs nebijām īsti apmierināti, varbūt vēl neesam īsti apmierināti, bet varbūt skumji, varbūt dusmas, varbūt kāda emocija, ko mēs gribētu sevī mazāk. Ieliekam to labajā rociņā, padomājam par to, apskatam sevi, ieliekam labajā rociņā. Un tad atkal atgriežamies pie kaut kā, kas mums likās varbūt ļoti mīļi, varbūt kur mēs izjutām mīlestību. Atceramies šo notikumu, pastamies, kā mums ķermenis uzvedās, kā mēs šajā mīļuma mirklī jutāmies. Un ieliekam to kreisajā rociņā, tā kā kausiņā. Tas foršais notikums ar mīļumu. Un tad kaut kas tāds, kas mums izraisīja varbūt sašutumu, nesaprašanu. Mēs īsti nesapratām, kā par to justies, bet tā kā vairāk uz netiku balansa pusi, uz ne tādu, kad foršu. Kas tas mums bija pa notikumu pēdējās dienās? Ieliekam to labajā rociņā. Un, ja gribam vēl kādu pievienot kreisajai un labai rociņai, padomājam par kādus, kurus mēs notikums dēvējam savā dzīvē par labajiem, kādus, kur par sliktajiem, kas pēdējās dienās noticis. Tas var būt maziņš, viena sekundžu emocija. Ieraugam to, paskatāmies uz sevi no malas un ieliekam vienā no rociņā no kausiņiem. Bet līdzsvarā, ja mēs ieliekam kreisajā, tad ieliekam labajā. Un tad mēs mirkli pasēdēsim un sajūtat kreiso plaukstu un labo plaukstu. Kādas ir sajūtas? Novērojam, vai tur silti, augsti, vai mēs jūtam viņas pilnas vai tukšas, vai varbūt mēs neko nejūtam. Bet vienkārši pievēršam uzmanību kreisai plaukstiņai, tam kausiņam, labajai. Un tad mēs šodien paspēlēsimies tā kā bērni mazliet. Iedomāsimies, ka mums ir tā kā tās bumbiņas rokās, viņas tādas enerģētiskas bumbiņas, labajā, kreisajā. Mēs gribam savienot kopā un turot astiņas ciet. Mēs virzīsim savas plaukstiņas tuvāk vienotrai un skatīsimies, vai mēs varam savienot šīs divas pusītes, kas ir mūsu enerģija, mūsu tāds kopums, un mēs to varam savienot un vērot sajūtas, kādas rodās. Gan šis nērtums, varbūt spēlēties, varbūt neticība enerģijām, varbūt tieši ir tāds aizrautība, jā, es gribu, un tad skaidu, ka es kaut ko jutīšu. Bet vienkārši tā būt šeit, pastīties, ok, man liek paspēlēties, man liek iedomāties, ka tur ir enerģijas. Iņģi, paspēlēties ar viņām, kas notiek, vai es kaut ko jūtu, vai es neko nejūtu. Kas notiek manī, kāds domas, ko ķermenis jūt. Ceļam rociņas uz augšu un iedomājamies, tā kā mēs viņus liktu kopā tādā lielā bumbā. Un tad mēs to bumbu varam salikt gan roku pirkstiņas kopā, un tad mēs viņu varam audzēt lielāku, mazāku sēst pulsu. Varbūt viņi mums dejo, varam spēlēties, kā mēs vēlamies ar viņu. Bet tajā pašā laikā mēs esam pilnā uzmanībā savā elpā dziļā.
Un skatīties, vai mēs kaut ko jūtam. Varam attālināt plaukstas. Varam pagriezt uz augšu, uz sāniem, uz priekšu un skatīties, kas ar mums notiek. Mēs tā iedomājamies, ka mēs varbūt iedomājamies gaismas staržus, kas savienojās ar ablām plaukstām un nolīdzsvaro šīs enerģijas. Varbūt iedomājies tādu bumbu, varbūt, ka viņi dejo traki skaisti, varbūt, ka viņai ir krāsa, smarža, skaņa. Paspēlējamies. Ko es jūtu, kas manī notiek? Vai es jūtos muļķīgi, vai es jūtos aizrautīgi? Mēģinām savienot šīs plaukstas, šo bumbu, šīs enerģijas, kā mēs viņas esam iedomājušies. Kad viņas var līdz pastāvēt kopā, kustēties, dejot. Tad pajautājam, kas ir tas, ko mēs gribam tagad ar šīm plaukstām darīt, vai salikt kopā, vai salikt atkal uz ceļgaliem, vai salikt plaukstīņas kopā tā kā lūkšanā. Ko mums gribās? Un ko mums gribās izdarīt ar šo enerģiju? Vai mēs to gribam tā izsūtīt prom skaisti? Un mēs varbūt viņu tā savienojam, viņa tik skaista un spīdīga un smaržīga un enerģētiska, ka mēs gribam sevi tā kā visu ietvert, tā kā dušā tādā foršā sev nodušot ar šo enerģiju. Ko mēs gribam? Paspēlējamies vēl plaukstiņām, rociņām šo enerģiju. Elpas vēl joprojām dzīs. Un tad, ja mums ir pieticis laiks spēlēties, liekam rociņas uz sirds. Un atkal sajūtam, cik skaisti atcerēties, ka mēs esam abi kausiņi. Ka mēs esam arī spējīgi spēlēties, iedomāties, iztēloties, just. Par ko vēl esam pateicīgi? Pie šādas skaistas pateicības. Pateicība arī no manis. Paldies par piedalīšanos, par būšanu šeit, par maziem tēlošanu, mazo Star Wars, zvaigžņu kariem. Tik jauki ar jums kopā.
Varam lēnām atgriezties šeit un tagad vai pabūt vēl mazliet ar sevīm, kā jūs vēlaties.